Allah ir vienīgais un vienīgais Dievs. Viņš vienīgais ir cienīgs pielūgsmes. Jēzus miera viņam ir viņa kalps un pravietis, nevis Dievs. Daži cilvēki paceļ krustu, uzskatot, ka tas bija instruments, uz kura tika krustā sists viņu kungs. Bet padomājiet, ja šis krusts bija instruments, ar ko nodarīja pāri kādam, kāpēc to varētu godināt? Vai tas nav jāatmet kaut kas, ko gribētu iznīcināt? Tas ir mācības piemērs. Necietnīt to, kas saistīts ar kaitējumu vai maldiem. Kāds varētu teikt, ka Jēzus miera viņam ir Dievs un ka viņu krustā sita? Islāmā tas nav iespējams. Jēzus bija Allah kalps, pravietis, un viņu nekad nenogalināja. Allah ir viens, mūžīgs un nevar tikt krustā sists. Mums nevajadzētu klausīties, kas nepareizi teikts. Sacīts par Jēzus un miera viņam. Viņš pats nekad nebūtu atbalstījis, ka viņu sauc par Dievu vai kungu. Apgalvojums par to ir pārkāpums pret pasaules kungu, Allah. Ticēt, ka Jēzus miera viņam netika nogalināts un netika krustā sists, Allah viņu paņēma debesīs, un viņš ir dzīvs. Pirms pasaules gala viņš atgriezīsies, lai atjaunotu taisnīgumu un patiesību, lai tas mums atgādina. Pielūdziet tikai Allah, godiniet viņu praviešus un nekad nepieņemat maldus par viņa radījumiem vai viņa pavēlēm.